Čau! Esam atbraukuši uz Mehadienām. ZD reidam esam tikši garām. Jā, Oģiks ir uz piekabītes, kuru vilka X3. X3. Jā. Tagad esam jau 3 cilvēku sastāvā. Mums ir izpalīgs. Čau. Jā, izpalīdz ar trali un atvilkt. Ir viss pa legālo, ir tiesības, ir tralis, viss kā vajag. Milzīgs paldies par to. Te pat ir mūsu blakus sīvākie pretinieki. Es bez cimdiņiem vienkārši pakomentēju, ko viņi dara nepareizi. Kā ir klasiska situācija. Jā, arī kur ir sīvākie pretinieki. Tā kā tā. Tie, kas nezina, salons ir pilnībā izrauts. Pat blakus beņas ir izrauts. Arī kur ir ķivēni. Kā pietiek, ka šitie klasīšie sajiet. Plakalājs tev? Griezti pat ir izrauti. Jā. Nē, galvenais dotu jau šī šoferu pusē vai ir? Ir šoferu pusi, viss ir nē. Tikai tas ir griezti. Ķivēni taču nav. Ēminieks. Tā kā tā vieglietiski. Nu, mēs esam sagatavojušies maksimālo reāli, ko Auģiks tagad spēj. Ir situācija. Varbūt viņam spiediens jāskatē, ne? Bet jau labu laiku kačā, vai ne? Nu labi, pabrauc atpakaļ. Pari pamazliet atpakaļ. Ai, zorkas, bet tur arī tur. O, nē, kaut ko pakustējās mazliet viņa liekas. Tehnisks ķibelīts. O, stop. Mēģinām saprast, kas ir tajā pusē. Ir nodzīta. Ideāli. Var savāk dēlīšu. Ideāli. Nodzinām Oģi. To ieliks. Bembi, lai arī cik tas dīvaini nebūtu, bet mēs ēdējām Bembi, mūs vilka Bembis. Brīnum notiek tieši tā, bet nu... Mēs neesam nekādi beigie Bembi heiteri. Vienkārši krituši tiem Auģikiem un 1.9. Braška liek buferi, jo nevar braukt bez buferi priekšā. Obligāti jābūt buferim ir. Tā kā, jā. Tā jau labāk būtu mazliet braukt bez buferi. Intercooleriem vairāk tiek gaisa klāt. Nu, ko mēs esam reģistrējušies. Startēsim ar 208. numuru. Šogad arī ir tāds stilīgāks aprocīts. Kaut kas sakāms tā? Jā, man rokas trīc tā kā es nezinu, tā kā pirmo reizi dragreisu braukt un nezinātu, kā kas jādara. Nezinu, senši tāds uztraukums nav bijis. Nešprotu par kāpēc. Šo sezonu pirmais, ne? Jā. Un tagad arī ir viss nopietnāk no visām reizēm, kas ir bijušas.
neiespringstams ne uz taisnumu, ne precizitāti. Vienkārši šo, kad ir lielā. Tā kā tā, jā. Tā man īstenībā tie uztraukums un troksnis rīcēšana sākās jau Rīgā. Mistika. Jāuzpīpē tā. Nezinu, es nepīpēju, nezinu kāds ir. Vai tas noņem stresu uzpīpēšanai, parasti jau visi saka, ka vajag uzpīpēt, lai noņemt stresu. Profesionāli! Tak ielīk. No, labi, cienāk. Uzlīgs foršiņas vienmēr tāds mīksts un spaidās ārā. Jā. Mūsu šoferīts kaut kur pazuda. Jo viņam ir jāsamaina šīs te aprotas. Jā. Nu, labi. Esam pēc aids. Jā. Ko? Esam atbraukuši, esam izpukojuši, esam uzbraukuši uz Tehniskajā parkā iebraukuši. tehniskajā parkā. Un arī uz mūsu paklājiņiem. Nu, labi, šoreiz ir tikai brāčkas, jo es nepiedalos. Jo izdomājām, ka sīkam nav jēgas, jo klasa ir līdz 2 litriem turbo. Tur 1,8500 zirgi, nu vairākas jaudīgas mašīnas. Es pagājuši pat top 10 neiebraucu. Tad izdomājām, ka sīkam nav jēga braukt, maksāt dalību, pirkt licenzi. Tie ir priekš 2 braucieniem. Jā, 2 braucieni sanāk. Tur kopā 60 eiro sanāk pārdalību. Nu, izdomājām, tad respektīvi man tāpat bija licenci jāpērk. Līdz ar to pasākumā licenci nav jāpērk, ja man ir uz visu gadu paņemts. Man tikai dalības maksā. Jā, es varu braukt un es šoreiz mēģināšu uz top 10 iebraukt. Nē, es domāju, šoreiz ir lielākas cerības. Nav 19-nieki, tukšāks salons. Jā. Jo es pagājuši braucu ar 19-niekiem ar salonu un... Turbīna restaurēta. Jā, tikko saregulēts. Bet tad arī bija tikko saregulēts tajā pašā nedēļā un spēku dienām iepriekšējā dienā. Nu, labi, te šonadēļ saregulēt. Ir viens mīnus. Nav visu gadu brauks, es nemāku vairs pārslēgties. Un vakar bišķi patestējos. Ir problēma pārslēgties. Atradus rociņi, ir tauki uzauguši, vēders uzaudzis, pieredzis pasātā kruīzām, izgāzies kā zeķe brauc. Iekāpš īstā sportiniekā vairs braukt nemāk, jebcēt. Jā. Nu, dalībnieku ir vēl maz salīdzinoši, bet nu vēl ir laiks. Cik ir pulkstenis? Viens? Bet ir bija līdz 1:40. Līdz 1:40? Jā. Nu jā, brauc visi. Daudz zināms sejas, kā jau parastā komūna ir. Nu, tas jau cilvēki jau baigi nemainās. Jā. Eksīgais to sesīts ir. Jā, es tieši gribēju... Un ar kādu mašīnu viņš viņu atveda? Ar Passatu B5 plusā. Jāiziet atgādināt viņam, ka viņš man teica, ka viņš man izzinās, lai redzot, kā jāiet auto. Dīzeļi jau nē. Man liekas personīgi, vadējs lido vienkārši tā, ka... Nu, bet padomājiet, jau liekas, kā tavējs lido, kāda tas tur iet. Es nestādos priekšā. Kā tie beņķi tur viss tās atzelnes, kas tev ielīmetiem. Jā. O, lietus. Es jūtu pils. Labi. Ir viegli apmācies, tur ir lietus, es jūtu sejas krīt. Lietus, kā labi zinām, nav forši. Sākās vējš, baigi man sanāk filmēt, ķeram brīži, kad nav vēja. Jā, jo mēs tagad reāli ilgi gaidījām, līdz nav vējš un sāk atkal parādīties. Jo jūs jau zināt, kas ir ar vēju. Kaut kad jau būs labāk kamera ar mikrofoniem. Cerams, jā. Un tad jau būs skatāmāk kanāls video. Jā, liels paldies mūsu sērijas atbalstītājiem. Redports. Iečekojiet viņus, lai dabūtu rezervas daļas pa lētām cenām. Jā, viņi mums nosponsorēja paklāji. Jā. Ka vējš iepūt. Kaut turbīna tā tev iepūst. Nē, tīri tev reiz, bet turbīna labāk iepūst. 3 bāru puisis. Jā. Pa 4 aizpūst. Jā. Bet tad ir slikti visi. Tad neiet. Kas mums no TikTok slavenība? Jā, fitness kanāls. Viņiem jau ir pilnpiedziņa, vai ne? Jā.
Nu jā, es domāju, ja pakaļpiedziņi, tur nereāli laika ar pakaļpiedziņi. Jau tēdē ir staigājot. Labi, jāslēdz ārā, baigais vējš. Jā, tad jau tiekamies nākamajos kadros. Зашил уже, блядь, Sveiki visiem! Forši beidzot sāksiet Egleru uzstādīt. Cerams, viss ir gatavs startēt. Tā kā sākumā pieteikšanās bija pa klasēm, pēc motoru tilpumiem, bet bija indeks. Indeksiem laika pamainīt. Ka vienādas mašīnas varēja braukt vienā klasē un citā klasē fiziski gala ātrumi vienādi. Brauksim visi, cik ātri mašīna iet, un tad saliksim pa tām klasēm, kādā ātrumā jūs nobraucat. Daļa cilvēku zināja savus laikus, daļa nezināja, tāpēc nevarēja pieteikties tajā klasē, kurā ir jābrauc, tā nebūtu diskvalifikācija. Pa braukšanu. Ejam, Sildam. noklausījušies esam mītingu. Varam doties sildīt motoru. Pēc tam saliek Jā, saliek pa laikiem. Tātad beigās Būs vairāk tomēr... nekā 2 braucieni. Būs vairāk nekā 2 braucieni. Nu, varbūt, jā. Ir iespēja šogad 3 uzbraukt. Tātad ir pēdīgi, tātad es beigās varēju, man bija jēga braukt. Es būtu tic vienkārši lēnākajā klasē. Jā. Nu, Kurš zina? kurš to zināja, jā. Beidzot viņi izdomāja kaut ko pareizi izdarīt. Pirmais Kā gads. lielos draģos. Jā. Mēr pa laikiem. Laižam šito mazulīt dzīvu. Un lai silst. Ejot pirms start. Rokstrīs. Stulbie dīzelisti. Smirda un nepis neiet. Jā. Bet es skatos viņiem. Jā, viņiem ir iemetināts tas tēs trubā. Lai neizstāv. Jā, lai neizšauj. Tas bija, ja ir izpūtais savu kalbi jāliek, ir tas Jā. krustiņš, tur, ka viņi šauj gaisā. Ja tu būtu redzējis, kā tā oranža, kas tā Honda ir tā oranžā? Jā. Viņa vienkārši pa lāpo, viņa gandrīzēji pārgāja vidu. Viņa tur nežēlīgi pa visu Jo vienkārši. slīd, tas slīd. Jā. Eklips tas vēl brauks, ritīgi sildīgi nobraukt. Tā sekanā, Jā. viņa ritīgi viņa skaļāk nekā mans dīzels sprīdzi, viņa ritīgi skaļa ir, bet, nu, ātrums neizskatās, nu, tā kā prasījās ātrāk. Tā jau kaut kas līdzīgs. Kaut kas līdzīgs, kā man skaņa ir tāda, ka auss krīt ciet, bet ātrums, nu, jā. Vēl, ka tāda atbalsta iekšā, ka tur runājas pilnīgi pa visu salonu dzird. Te ir ko redzēt, ir skaļi, skaisti, jaudīgi auto. Šogad baigi skaļi te viss ir. Visi ir ļoti skaļi, jā. Zini kā ir? Tepat ar ielas mašīnu neviena nav ielas stoka normāla mašīna, man liekas. Labi, neskaitoties 8. Kaut kāda tā, kas ir tādas Honda viena bija, man izskatījās, kas salīdzinoši stokā. Nu, nekās es būtu vismaz ticis lēnākajā klasē. Man būtu savu klasi ar vēl vienu kaut kādu gaļāvu. 1.4, kad bija Ivaram. jā, ar to. Tā kā jā, cerēsim uz labāku startu tev. Nu jā, tev ziedas nesasils galīgi. Nē, ka jau ir pacēlās. Nu mazliet, bet eļļa. Eļļa nepacelsies. Nu, ko padarīt? Bet baigi lēni laiž. Vai kas tur ir? Tāpēc, jo viņi kamēr numurs sameklē. Nav jau grupas, viņi meklē pa visām grupām. Bet viņiem tagad šauja arī tā. Tā toši izšāva tur vienu popcorniņu. Jā, bet paties, viņiem nešauj tā arī. Nu jā, viņiem mītos šauja vairāk. Viņi maina uz tādiem pasākumiem. Oi, tā
Tā ir traka, tā ir ļoti traka. Tas troksnis no viņiem. Tas ir ritīgi. Jāpiesam šitā. Tā kā jā. Nu, redzēt, te ir daudz ko. Šie arī mums pazīstami džeki ar 4, ļoti zinām braucēji. Esīts. Gaita izvizinās man. Ļoti skaists auto. Reāli jūs neko nedzirdat. Skaļi auto. Es jau gribēju teikt stok, bet intercooler redz. Tā kā jā. Re, kur ir RS8. Tādu es gribētu sev uz nākotni. Aizdiesim paskatīties, kādi cilvēki brauc. Kā tas izskatās. Tieši uz startu atnācām. Tieši uz jaudīgajām tašām atnācām. Es saku, redzēt, te ir daudz ko, jā. Te ir arī mašīnas priekš drifta. Tiem, kam interesē vairāk drifts. Bračka ir pie starta. Brāšam kaut kas nesagāja. Kaut kas nesagāja. Nu, kas ir vēl viens mēģinājums viņam. Nu, ko padarīt. Jā, būs mēģināt. No, klausi. Sāksies atkal problēmas, ka met ārā no ātruma? Tā izskatās. Labi, brauc priekš, metaisim rintai. Re, kur ir tava lapiņa, bet no jēga tur baigi skatīties, es nezinu, vai ir. Pabrauc jau droši. Tā kā jā. Labi, te ir vēl viens mēģinājums. Tad redzēsim, vēlreiz izstīs no pirmā, tad kaut kas nav. Es jau tagad arī skatījos, es neesmu kārbu ar motoru nocēlis nostāp par duškām. Nē, neizskatās. Varbūt kaut kā mistisks nebija līdz galam ātrumā ielicis. Ir tā pirmā pozīcija, un tad otrajā it kā. Atcerieties, ka mums arī ir džemperi. Jā, tā jūs varat atbalstīt. Jā. Un saķers nav. Nevienam nav. Nevienam nav, tikko 2.5 ar visām. Jā, visi 2.5 arī Jo vispār es, kad spolēs. pēc tam uzsāku, es iemetu otrajā, man otrais visu līdz galam spolēja. Jā. Tad riepām vajadzētu gaisu, lai es Pēc, kad es nostritīgi. teicu, vēl kaut kas sāk krist no gaisa. Jā, vēl sāk pilināt tagad. Un es nemāku gāzes pedāli paspēlēties saķeri taustīt. Man ir vienkārši pūl. Pilnu pūtu līdz galam, jā. Jā. Nu nē, jau atkal sāksies kaut kāds kārbas problēmas. Jau vienu brīdi tev bija ļoti. Tas bija tām vecām tipa kārbām, šitām nebija nekādu vainu. Un galvenais pirms dragreizes... Pēc tam tu visu saslēdzies, jo Jā, izskatījās, jā. ka tu pēc tam arī nesaslēdzies. Nesaslēdzies. Saslēdzies. Es pēc tam nesapratu, kas tur jau man slīdējis, bet nevis spolēja. Tāpēc Es iemetu otrajā, es spiežu un saprotu, ka viņš spolē, ka viņš Jā. neiet. Un šitā te vēl cenšās kaut ko vākt. Jo es jau sākumā domāju, varbūt uz puses jāprāva. Jā, nu jā. Es iemetu pirmajā laidu, nē, viņš kustās labi, jānobrauc līdz galam. Jā. Es jau sākumā domāju, varbūt puses mironi vai ko izšķētīja, ka viņš vienkārši uz vietas Jā. apstājās. Un tad es sapratu, ka nav ātrumā. Ok, skaidrs.
Man ir nobildēt labākā fitness kanāla laiki. 5,6. 1,8. Tad, kas 56,3. Jā. Man 8,8. Bet tev tā pats sanāk, man liekas, ātrāk nekā man būtu nobraukt. Jā. Ar visu to savu sapišanos, viņš tāpat ir ātrāks par mani. Jā. Jo viņš pīzdākā lidoja, es saku, tas ir otrajā, es meklēju saķers, var kaut kā jāmēģina vēl paspēlēties to gāzes pedāli. Jo pagājuši gadu es darīju tā, ka no pirmā pēc iespējas ātrāk metu otrajā, jo zikā tad rati apstājās, un viņš dabū to saķeru un ar otru aizgāja. Tagad man vienkārši viņš spolē. Kad detonē. Tās ir skaļāk nekā mani, bet labi, tur arī viss benzīns iet tajā izpūdē. Tā kā jā, nu, vēl viens mēģinājums. Ja vēlreiz izmet, tad nav jēgas tālāk braukt. Jā. Šad nevar uzsākt. Iepriekš slončoju tev Es nebiju mēģinājis. Tu nebija mēģinājis. Es taisni nemēģināju no vietas, jo man bija bail, nu, man tā vibrācija ir. Man bija bail, ja kaut kāds mironis vai ko, lai es varu atbraukt stejien, teiksim, lai te izšķīs, bet izstāst, ka būs kādas problēmas. Ok. Ies paskatīties, kas notiek. Pafilmēt vēl kāds kadrs. Ēst dzert, neko nevēlies? Nē. Ak. Jā. Dzirdējāt, kas kā notiek. Tehnika paliek tehnika, tur neko neizdarīt. Jā, skatāmies, kā iet tālāk. Uzsilnēsim, kā Lamberts skrien. Pēc kvalifikācijas brauciena ir kaut kāda mini pauzīte, kad uztaisās braketes. Pēc braketu uzstādīšanas mēs sākam ar mazāko klasi un ejam braukt. Ok, labi, paldies. Iet labi tā cūka. Cūka iet labi, vai ne? Cūka lido labi. Nu, falšs starts, bet kvalifikācijā tas neko vispār nemaina. Viņš jau pirmo tāpat dās. Nē, bet kvalifikācijā viņi tikai uz laiku. Vienalga. Jā. Tur reaction times vispār neko nemaina. Es vairāk skatos tos M-kas bremzēm aizmugurējām. Viņas tādas maziņas. Un šitām ir lielie plīši. Jā. Un šitais ir ļoti skaļš spridzinātais, kā es. Šitais uzvarēja Bračku Ventspilī, un tās ir super ātrs un super skaļš. Es ceru, ka Valijas turpmāk spējas noturēt mašīnu taisni. Gan tā maziņa viņam. Tur ir jautri. Un tieši arī Bračka ir nākamais. Vienkārši ideāli. Skatāmies kā Bračka. Numur 28,
Cerēsim, ka šajā reizē viņam neizmetīs no ātruma. Ļoti spolē, ļoti. Pirmais, otrais viss nospolē viņam. Vajag domāt pa labākām riepām. Protams, visiem laikās, ka viss nevies tikai jaunā, varbūt tā jauna ir uzzinēja. Jā. To distances spolē, arī tos pusdistances, tad nekāds vēl rezultāti nestrāk. Ar to Kāds skaists logo pa vidu paklājam. Jā. Spolē. Trešajā pat spolē. Pat trešajā man nav saķeris. Pirmais, otrais, trešais. Es pat nezinu. Jālaiž gaisi no striepām. Var mēģināt, bet tad jāzina, vai ir kompresors, ko viņus uzpumpēt apakē. Jā, vajadzētu sākumā atrast kompresoru un tad... Jā, saķeris nav pirmais, otrais spolē. Pirmais, es atlaižu uz spolē un... Jā, vispār nekustās priekšu. Man sākumā likās... Labi, mēģināšu otrajā, iemet otrajā spolē kaut ko. Iemet trešajā arī atkal sāk un tad pašā... Es trasu vidot, ka es aķert dabūju. Jā. Nu labi, riepas arī nav nekādas... Virsū ir diezgan bēdīgas riepas. Ja būsim godīgi. Tas būtu nākamā lieta, ko vajag izdarīt. Bet neizmet no ātruma. Neizmet, jā. Tad mana laža tā bija. Es tagad kā ieliku, es laiku turēju sajūgs, vairs neņēmu ārā. Jā. Vairākas reizes pārbaudīju vai robā. Bet tajā brīdī, kad viņš dabūtu to saķeri, pilnīgi tādiem palēciem raujās uz priekšu. Bet sajūts ir tāda žoska, šitais ir interesanti, jā. Laika nav labi, nepatīk, saķers nav. Labi. Kā ir tā ir? Nu, visiem... Braucam priekš prieka. Jā. Šodien visiem nav saķers, bet nu, mums izteiktāk jau... Vai ne? Riepas. Es neesmu redzējis nevienu kvatru, kas šitā mokās. Es saku, es pustrasē. Lieli jautnieki nemocās tik traki. Zini, ka es arī neesmu radis, kad viņš spolē. Jo vienmēr labi, pirmais izspolē, otrajā saķer un viņš aiziet. Nu, turi. Es nemāku uztaisīt to atlaist bišķi gāzi. Jo es zinu, ka visiem TDR-am, ka viņi priekšpēdziņas, viņi māk spēlēties to gāzi. Es jau neesmu pieredzis, ka spolē, kvatru spolē. Jārīti. Tā, labi. Jāinvestējas riepās. Jā. Gribu nospamstarēt riepas man 4 gabals. Mēs būtu... Es uzklausīšu jūs. Jā. Tagad ir maza pauzīte, tad būs sadalījis pa grupām un tad varēs braukt. Tikai jā. O jā! O jā! O jā! Nebūs! Kā saķeri? Sūdīgi. Man trešajā vēl spolē. Es pirmoju stāvu, otrais, trešais kaut kur pustrasē dabūju, tad viņš sāka lākāt un aiziet. Neķerās vispār. Vispār. Tagad jau uzpilinās vēl vispār būs. Tā kā jā, kā redzam, visiem ir problēmas ar riepām, ar saķeri un problēmas arī kur 4-2 kupējai, kas arī ļoti ilgi jau braukā dragreisos to, kad ķīlē brems. Bet nu tur neko neizdarīt. Tā ir tehnika, tie laikapstākļi ir visiem vienādi, ir ļoti augsts, ik pa laikam kāda pilīte nokrīt, mākoņi, re, kur ir visi apmākušies. Nu, jā, kā itāji, ko padarīt. Bet, jā. Gaidīsim tagad kādās grupās, kur saliks, un tad redzēs, kā būs. Ārā ir sācies lietus, un mēs laižam gaisenos. Mēs dabūjām, ko pēc tam varēs piepumpēt. Rekur laiž vienkārši. Nevienmēr lielākā jauta nozīmē, ka tev būs ātrākais auto. Piemēram, Brošam ir tagad ļoti, pietiekami jaudīgs auto, bet nav saķers, un tu neko tur nevar izdarīt. Tādiem žēl ir. Iesim paskatīties, ko viņi tur ir izdarījuši ārā.
Nu, tā kā reāli dragreis auto. Būs tādi jaunnieki. Jā, paģi. Paldies. Konkurenti, paldies. Bijām aizdevām cimdiņus. Cūku kā vienmēr vajadzēja pieskrūvēt. Tā kā jā. Sadalīs pats un tad redzēs. Tiekamies nākamajā braucienā. Gaisa apmaini rīpā. Vasaras gaisu tur liek iekšā. Viņš ir aizvakar bortēts, tur ir vasaras gaisa. Vaflis ir aiz Jelgavas gaisa. Jelgavas gaisu. Jā. Tā kā jā. Sarunājām paldies cilvēkam, kas iedeva. EV transportu. EV transportu. Ir īstie tie arī šodien. Šodien bija gatavi visus izvadāt, kuriem bija pailnots SDT reidi. Viņš pieteicās. Laiks paliek burvīgs. Augsts sāk palikt un viss bļeķis labi. Reāli saķers vairs vispār nebūs. Vēl sodīgāk. Tā jau. Tev ir jāmēģina kaut kā paspēlēties ar to gāzi. Nu jā, tagad tas ir skaidrs. Tik jau laiku. Nu, kaut kas sakāms? Nopērkat džemperīšu. Džempertieks ir apakšā. Atspiežat laiku, piesapojat, ko vēl jūs gribat dzirdēt no manī. Redfords, džemperī, subscribe un like un viss būs kārtība. Tikai mums ir priecīgais. Jā. Un tad ir riepiņas kāds nosponsorē. Jā, mums vajag smagi riepus. Parād. Ko tur parādīt? Tur tik daudz ko vajag parādīt. Redz kā ir. Labi, gaidām nākošos braucienus, baigs sudīgais laiks, jūs droši maz dzirdat. Jā, tā. Kā viņš iestulītās? Prātam neatverams kombo. Ivar. Tāpat tas neiet, neprot to. Jā. Falšnieku, BMW falšnieku paņēma. Nu, neko. Tas gan slodi, ne? Nu, bet tas ir sports, ko padarīt. Pašam arī ir gadījies. Nē, nekad. Nekad, jā. DDRs. Honda logo, tas ir logo benzīns pret dīzeli. Tas, ka draudzenē atņēma. Za tikko nopirkt tikai 1000 eiro, ja kāds grib zināt, pastīsimies, kurš tur šajā duelī uzvarēs. Pēc brauciena diezgan kāds gribēs pirkt. Redzot, kas tur notiek. Kas tas tikko bija vienkārši? Kas tas tikko bija? Viņam sajūga nav, viņam droši palika grīnā. Tas tikko bija kaut kas vienkārši. Esam dabūjuši atpakaļ GoPro dzīvībā, diemžēl braucienu man nesanāca ar GoPro, bet caur telefonu sanāca. Bēdīga situācija ir. Tev jāpārvietojas. Nu, nē, par programmu. Nu jā, pirms tam bija 7,1, tagad dabūju 6,9. Es izbraucu ārā no klases. Jā. O kā te viņš blakus neizbrauc, ja viņš Jā, bet viņam taču arī, ja viņš jau to pa priekšu. Jā, paga. Viņš ir ārpus arī. Rekur laiks. Viņam ir 6,9, tad viņš arī ir ārpusē. Jā. Kā viņš mums ir neskaidrības. Jā, mums ir smagas neskaidrības. Es dodu lapiņu seju. Es eju runāt. Tad jau Interesanti. Ļoti interesanti, kroči. Bet tev tomēr sanāk vēl braukt. Jo rekur indeks ir 7,1. Nevar nobraukt ātrāk par 7,1.
Tev ir 7-2 laiks. Viņam ir 6-9. Viņš ir pār. Jā, viņu izslēdz, nevis tevi izslēdz. Tāpēc tu vinnēji. Nu, jā? Jā, jo viņš izbrauc ārpus laika. Viņš bija ātrāks par tevi, bet rekord laiks vispār. Viņam ir 7-2. Bet šito skatās, indeks ir Nē, viņš šito. Indeks Man tikko pateica. Indeks ir trases laiks. Bet man tikko Tas pateica. nekas vienkārši tas kuņā, bet Laikam varbūt viens tālāk. Novelc. Tas mūzika tā vajag. Viens tālāk, Arču. Nē, nu man, kā sākumā man teica, ka tu pārsniedz, bet laikam saskaitot kopā reakciju. Nē, kopā nav jāskaita. Nē, viņi teica, Bet man tikko skaitīs tur kopā teica, Tā nedrīkst, tā nedara to. Tāds tu Nē, nu labi, bet tāpat viņš pirmais izbrauc ārā, nu. Viņš pirmais, jā. Nu, tu arī izbrauc ārpus laika. Bet tas viņš pirmais. Vairāk paskolē. Vairāk paskolē. Man jāiet tur pasēdēt, organizēt. Tā sāk. Pumpējam apkārt. Pumpējam riepas apkārt, vajag ar vienu sešienu. Jā, tad mēs nolaidām riepā uz gaisu. Un mašīna palika ātrāk. Un izbraucām ārpus laika, tātad jāpumpē atpakaļ gaisa, lai spolē vairāk, lai nebūtu sašķirs, lai būtu šajā pašā klasē palikti. Ja viņiem reakcija kopā ar trasu. Tā kā jā. Nu, te ir liels kišmišs, bet nu neko neizdarīt. Ir organizatori, ir studenti, tādi kā es. Studentu pasākums. Studentu pasākums. Tā garēji iet. Mēs varam ieliekt. Lokās un gorš. Izstiepos man. Jā, kā visu pārīgi. Jā. Tā kā jā. Neko nevar Tad man saprast, ir kas te jābrauc notiek. skrieni, jā, apkārt. Jā. Nu tā sanāk, jā, ka tu spolē vairāk nākamajā braucienā. Tas ir tas, kuram nebija pretnieku. Tā izskatījās. Neviens neko tu tagad nesaprot. Jā, tagad ir. Neviens neko nesaprot. Tagad ir atkal pauzīt parādījusies Braška te sals. Viņi teica, pa domā, kas notiek? Jā. Kā sadalīt kaut ko? Jā. Tas ir studentu pasākums. Tur neko neizdarīt. Tikai jā. Vienīgais galvai silti. Gaidām vienkārši, ja izsauks, tad brauks uz startu, ja neizsauks, nu tad neko. Nu, ko padarīt. Tāda ir tā dzīve. Gaidām, ka kaut kas notiksies. Kaut kas sagāms? Ir augsti. Ir augsti. Pērkiet hūdīs. Jā, pērk hūdīs. Pērkiet hūdīs. Silti hūdī, ļoti Nē, hūdī ir silti, bet šodien vienkārši ir ļoti augsts un ļoti vējains. Tā kā jā. Tīvā pateica, ka Braška var braukt startu. TDR skriesies. Ibiza pret Auģika. Nu jā, te ir viennozīmīgs uzvarētājs zina, ja Braška nesaškrējas ļoti. Tā kā jā, labi skatāmies. Braška uzvarēja. Nu. Braška uzvarēja. DDR uzvarēja, DDR. Neizlaicamā limita. Pēc parādīja jau ātrāk. Bet ārpus limita būs. Bet iepriekš parādīja... Uzreiz? Nē, tad Brašku parādīja arī. Ir jau iesatīts beiglē laiks. Jā, jo otrs izskrējā. Jā. Otrs bija ātrāk. Ir, Kristus Vodnieks dodas tālāk. Ir. Braška dodas tālāk. Tagad ir pilnīgi citi, nu labi, lēnāk varbūt. 7-6 viņam, viņš reāli ir no sekundi lēnāks šitajā braucienā nekā iepriekšējā braucienā bijis.
Redz, ko platīti viņam nodara. Kaut kas ir ļoti. Ok. Garš, viena liela nesaprašana šis viss ir. Jo iepriekšējais brauciens viņam bija stulti pateikšu kāds. Nē, 69. Pa 0,7 sekundēm lēnāk viņš tagad nobrauc. Nevar saprast, kas notiek. Bet, nu, labā ziņa ir to, ka brački dodas tālāk un viss ir kārtībā. Turpinām braukt. Ir viss kārtībā. Tu turpini braukt. Turpini braukt. Tev tik bija? Mums tas. Jā. Es atmetos jau, lai nepārstos to laiku. Bet es otrajā, vienreiz, otrreiz, trešreiz braucu. Tāpēc... Labi, tu jau atmeties vienkārši. Es arī esmu laiku, tāpēc nesaprotu, kur tev tik lēns laiks ir. Tev vai sekundi lēnāk. Nu, tev ir jābremzē, tev ir tā kā Lamberts teica, tev ir jābremzē bez mazai beigās, lai tu neizbraukt no laika. Visu laiku turies priekšā pretiniekam vienkārši. Nu jā, tāds, diemžēl, ir šīs sacensības. Pēcinieki, jā, tagad? Ko? Tas pie mazākās klases? Jā, tu esi pie visvaļākās klases. Apsveic. Ja es būtu atbraucis ar savu auģiku, mēs būtu vienā klasē. Un stulbi, jā, tagad... Jāklausās, ko tu runā. Es tagad nožēlu, ka es neatbraucu, jo es arī būtu varējis braukt, jo izmainīju klases beigās visu. Jā, Lēnākajā klasē. jā, viņš lēnākajā klasē. Tu skaties no gaišās puses, uz daudz video. Bet kādā sakarā tev iebrauc? Lēnākā klase. Tā kā, jā. Nu, nekā, gaidām nākamais brauciens. Nu ko, brošam ir nākamais brauciens pret... Trešais? Pret. Jā. Es skatījos, man Pretinieka vēl nav. Pretinieka vēl nav. Gaidām pretinieku. Kristus, kad viņš teica, ka viņš mēģinās vienkārši uzsākt. Nācipa bez launas. Ka tā parēt pat labāk. Galvenais ir nenobraukt pārāk ātri. Jā, te ir tā stulbā situācija, ka tev viņš var nobraukt pa ātri. Es saku, ka daudz otru pretinieku viss, jā. Bija jau tā, ka kaut kas brauca solo šeit. Jā, un influenceri arī. Nemet iekšā. Nopietni, nemet. Piecīs, publiski vieta. Šī idejas mūsu pret. Ir pārliecība izlīdz ar šobrīd ir pārstājas audiņu vērtību. Īlos un redzēsim, jā. Labi, jāpaņem labs starts. Tad varbūt arī izdosies. Viņš tieši nevar ķept labu startu. Izbrauc no laika! Kupe izbrauc no laika! Vai saki savu komentāru. Katra bija dirsīs, bet benzīns nemāka vinnē. Jā. Jā, viņš jau otro reizi vinnē to, kad izbrauc ārpus laika. Katra bija, iepriekš bija stiprākiem par stiprākiem, lēnam ir jāmāk būt smuki. Jā, viņš tā to startu nokulēja, tāpat uzvarēja. Tas vienīgais iemesls, kā viņš uzvarēja. Tā, ka nokulēja startu. Viņš jau nenokulēja redzēt, kā viņam aizgūs riepu daras. Iegriežas, apstājas. Nē, viņš sākumā teica, ka viņš bez launča brauks, bet pēc tam viņš sāka launčoties. Viņš vēlu jau bija. Viņš gribēja vienkārši uzsākt, pamēģināt, kā uzsākt, ir vienkārši bez tā varbūt mazāk slīd. Nu, lai arī to jau viņam turpināt, bet principā diezgan skumīgi. Nē, traģikomiski. To vajadzēja jau zināt pirms startiem. Jā. Labi.
Jā. Un tu uzvarēji, apsveici, jo viņš izbrauca ārpus laika. Paskaties, cik viņš knapi izbrauca 0,040 kaut kādas, 0,042 viņš pātri izbrauca. Tas ir vairāk skriest, tu gribi... Bet tu startu nežēlīgi noraki, tev starts vispār negāja. Un vispār viņš nekustās uz priekšu, uz otro, redz, cik ilgi spēlējas to otro? Bet tagad tu tā kā mēģināji, jo sākumā tu nelaunčojies, bet tad tu sāki, vai nē? Nē, visu laiku launčojos. Visu laiku launčojies? Nemēģināsi bez nēs. Vēl, kad noslāptu. Pēc tavu veiksmi šodien zinot, tu uzvarētu. Tas bija vienkārši kaut kas. Vinnēt uz to, ka citi izbrauc savu laikā. Jā. Vai ne? Vai kas tu būtu? Tā taču ir pilnpēdziņi visu labi. Tie starti izstās interesanti. Vai ne? Baigi interesanti. Vajag riepu samainīt, uzlikt normāls un tad saprast. Ja no malas izskatās baigi interesanti. Viņš jau otro reizi uzvar tikai tāpēc, jau pretinieks nobrauc pātri. Nu jā, bet tas starts neizskatās galīgi kā pilnpēdziņi. Ja izstās tā ir, nav kaut kas ir. Laikam pa daudz atvieglināju uztaisību. Nepilnpēciņu, jo atvieglināju tā, ka daudz izģēja vērā. Bet nē, šitā jau var aizcīnīties līdz 5 stāvam. Cik dalīgi? Bija kaut kādi 15, 16? Daudz bija, daudz. Bet nu? Nu, tu jau esi 3. Labajā joslā es varu visu laiku spiest. Jā. Piebrauc laikā, jo man visu savu prasu nospolē. Kreisajā pusē labāk saķert, tur ir jāaprat. Tā tad jābrauc labajā joslā, jo tajā vienkārši laiku var spolēties. Cik jauči. Ahu, jēdien, rītīgākais dragreis. Kas notiek, ja nu pieņemsim, tu paņem klasi šito to tālāk, vai vienkārši visu to... Nē, tu esi... Visu to... Nu, tā ir pis, nu. Iesim uz uzvaru. Nu, tikai laid vaļā pirms pirms, jā? Tur ir laiku pa priekšu, bet ne ātrīgi. Tā kā jā. Pagam, viņš arī uzvar, ja viņš turās aizmugurē. Jā, viņš ir. Nē, zin kā, savējā, ka šitā notiek, nu labi, nu jā. Zin kā, tādējā, tā peldējā, izslēdz. Jā. Nu, tāda ir dzīve. Tas stāv. Un Edgara Eriņa arī vēl redzēsim pēc mirklīša redzēsim arī trasē. Tā kā tagad izšķirošās cīņas klasē un arī no un soļosim tālāk uz priekšu. Tās ir izšķirošās cīņas, ko? Kaut kādas izšķirošās, jā. Brauc. Pret BMW. Abi divratnieki. Tas divratnieks. Kad mēs izdomājam, ka Kristupam, blēd, svaram otrā pusē vajag ielikt. Ātrākie Latvijas dalībnieki. Kristupam Bodnieks Āns Valters, BMW pa Gaudī, dīzela pat benzīni, abi divām turbīnām. Vēl višķiņ, priekš, vēl višķiņ, jā. Šajā braucienā, un tagad mums vēl solo brauciens Edgaram Eriņam, un būs apiksēs laiks, un mēs uzdarēt būt visiem finālā. Bet es tur varētu būt arī nepareizi pārāk. Diemžēl būs jānoizskaidro, kas kāpēc ko kā, bet ļoti bēdīgi izskatījās. Izskatījās, ka viņš pa ātri ieliek trešajā.
Tā izskatījās problēma. Bet labi, uzzinās no pašas braškas. Tot jau šeit, kur ir. Kas pa vainu. Drifta taksis. Tur iepriekš viens otram ielika durvīs. Izskatījās, ka trešais neielikās vai Nē, es ielikās. Pātru, jā. Pātru. Bet, man liekas, tev vēl būs jābrauc vēl vienreiz. Vai tu? Pat 3. 4. man liekas, sanāks. Kaut kā tā. Nu, pagaid, skaties, tagad Lotus aizbrauc viens pats, Mazda aizbrauc viena pati. Es nešķiet, kāpēc ir viens paši brauc. Tevi. Tu esi cipa Bet Bēmis neizbrauc ārpus laika? Nē. Viņam ieskaitīja, viņam izšaut. Jasne. Es vienkārši jau nevaru saprast to robežu, kurā brīdī brauc ārpus laika. Tu lapiņu paņēmi? Nē. Nu nevar jau īsti saprast, cik labi ķert, brauc. Jā. Nu, ļoti neizdevusies diena šodien ir ļoti. Bet saķers vispār nav iemest trešajā, tā es saku. Pēc tā, ka trešajā dabīja, viņš jau aizgāja normāli. Jāmēģina ar 19. Jāpamēģina ar 19. kas ir. Nē, es negribu šalos priekam, vajag citu segumu pamēģināt. Normālā dienā vajag vienkārši pamēģināt nevis tādā augstā uz citu asfaltu. Nākošu sestdienu es zinu labu segumu. Puses bendi. Jā, puses bendi. Jā, nu šodien nav tā labākā diena. Galīgi nav. Šodien galīgi nav tā diena. Sūdīgi par to, kas laiks viens rats skolēm. Viņš jau būs pliks drīz, man liekas. Un visu laiku viens rats. Nē, ko? Labi, skatīsimies, ko tur saka organizētāji. Jā. Tā kā es nesaprotu. Vai tev būs vēl jābrauc vai nebūs? Nav lapiņas. Divi traki jaudinieki skriesies. Skatāmies, kas būs. Rīpmanas ausis, teikšu tā. Slimi, tas ir slimi. Kāzdas dīvainās. Jā, mēs fanojam par šo. Jā, nezinu, kad tu skaties. Mani brēmi super tādi paši. Tikai tev viņi ir... Lielā? Jā, bet vai tev viņi nestāv aizmugurē? Nevis priekšā? Jā. Tev ir cits novietojums. Tur... Pāripoju uz atpakaļ un dabūju palši, jā. No? Satraukums? Neliels. Nekas traks, vienkārši braucējums. Būtu kvalifikācijā nobrauc mazliet lēnāk, būtu iepriekšējā grupā ticis, vai ne? Jā, bet kāda jēga? Nu jā, Braucam uz maksimumu, vajag tieši tā. tiekties uz tiem benzīniekiem. Tā, jā, cīnīties. Tieši tā, jālec augstāk. No, ko tu teiksi? Kreisā puse ripa apakaļ. Jā, uzmanīgi. Ir atripojas starp. Ja tu lien kreisajā malā, tad tālāk pabrauc mazliet, nevis reiz kā iedegs. Un labā puse, kas sanāk ribiņu pusē, kriet vairāk slīd.
Izvēlies pats. Izvēlies, ko tu gribi, vai slīdi, vai ripu atpakaļ. Brauc kreisajā pusē, apstreiz bija ok. Tagad jau kaut kāds... Es arī paripoju visu apakaļ un falšu reiz. Viņš stāvējis, sāk klaušoties un paripoja apakaļ. Jāpiebremzē nedaudz tas tā. Rocinīs. Smaržo tas dīzels. Dīzels smaržo. Tieši Lamberts klāt. Apprūvs. Lamberts pateica apprūvs. Ko tas dzīvē vajag? Paslavē Lamberts. Tā kā, nu, šī diena ir tāda... Nē, tas ir tāpēc pirmais dragreiz vispār. Jā. Šitais pirmais dragreiz, tāpēc viņš ir pirmais vispār. Mēs tad neparunāsim. Tāpēc saprasit, kur ir kļūdas, kas ir jāmaina, kas ir, lai brauc labāk. Mīnus ir viens ir no laiks ar augstu, jo es pa šitām pašām riepām braucu pagājuši Ventspili un man nebija šitādas problēmas, ne tuvu šitādas problēmas. Jā. Un salonā es pāris kilogramus tikai vairāk nometis. Griezts un sāna šiltas, viss. Man jau arī bija salons, viss beņķi izņēts. Nu, bet tāpat riepas vajag labāk. Jā. Lūk, arī palaidusies. Jep. Es vienkārši skatos, cik ļoti saulē izskatās diezgan patraki pret sauli. Nu, ko teiksi? Ko pārstresojos un papis pirmo vietu. Nu, gadās arī tā. Jā, labāk arī kļūdās. Kā tev gāja? Es vinnēju pašā tikai tad, kad Orša pārbrauc savu laiku. Klases laiku. Pēc tam jau vēl pārbrauc kupēja pārbrauc, viņu vinnēja tikai tāpēc. Vienīgais, ko es vinnēju, bija platīts ar priekšpiecu. Cik tev ir laiks, jo grupas laiks ir 7.1. Nu, jā? Es braucu 6.5. Man nav saķers, es jau pustrasē ar otro spēlējos ar gāzes pedālu, man priekšā viens rats spolē un neiet uz priekšu. To kamera arī tā. No augšas uz leju, no augšas uz leju. Man spolē visu laiku, es pieļauju domu, ka man tagad salons izrauc ir. Sanāk šofera puse par 180 kg smagāk nekā blakusēdētāji. Kad sanāk Iesēdiem bratam blakus. Kā? Es neesmu tik smags, tur vēl kaut ko vajag. Varētu, es tagad domāju, bošu priekšā uzlikt to bratam. Bet tu būtu, man liekas, pirmais, kas vispār tā dara. Tā kā arī izskatāt viena rata problēmas. Likt svaru apakaļ liekas stulu. Dažreiz tas ir jādara. Es uzliku atpakaļ divu no bagažnieku. Jā, Ventspilī jau arī Tesla plēds, kas bija, viņš izņēma ārās, visu salonu izravēja un vairs negāja. Jā, viņam garantija atteica. Izlādēja. Jāspēlējās pirmais draģis, viss testējam, nu. Dragi vajag. Kāda jēga no dragiem? Nu, tev nekāda jēga, es vispārīgi. Otrais vajag sagaidīt kaut kāds plus un patestēt uz citu asfaltu. Varbūt tur ir tā vaina. Jā, sagumā ar varbūt šitā. Jo te pasties visi spolē kā viens. Es nespolē, nezinu. Bet man kaut kas ar turbu notika, nebūs to jāsvairs. Nezinu. Jā. Nu, dzīsies ārā. Es pagaidīšu, lai Aitis atbrauc. Nu, tad kā beigās? Vai kāds secinājums šodienas? Ko? Veiksmi tehnika ir izturējis, jādomā par riepām. Paši tikko visi dzirdējām scenāriju kaut kādu, nu, pamēģinās siltā laikā, citu asfaltu pamēģinās. Jātaustos, jārod tā pareizā recepte. Galvenais tehnika ir izturējis, visi varam braukt tālāk, visu labi. Tas jau ir daudz. Jā. Mazliet organizatori mazliet šodien ir... Šogad jā, ir baigās problēmas, bet nu... Labi, kā ir, tā ir. Es saku, pirmais draģis sezonai, viss kārtībā. Nav arī normāla disciplīna, nav ne taisa nekā, nu, 145 metri. Jā. Nu. Zirgu 1.8, viņš vispār BSS-ā.
viņam kaut ko vēl iefilmēsim, bačus mums vēl bišķi ir, atmiņa kaut kāda ir. Pastīsimies jaudīgās mašīnas. Lampers droši vien kā parasti. Jā. Aiziet! Upē atmetās, lai arī nebraukt ārā no laikiem. Jā. Šoreiz ir baigā problēma ar to, ka visi ir pēc laikiem un visi sāk likt ārā no laikiem. Dienas sākumā sliktāk. Tas sākums ir tik sūdīgs, kad sākumā izbrauc, nav. Saprot, ka sākumā ir problēmas, tu sāc spēlēties. Tā kā es sāku spēlēties, un tev paliek labāki laiki, un tu sāc braukt ārā no klases. Pagājums Emils bija mazajā klasē kopā manīm. Kurš Emils sarkanās zilpo A4. Viņš dabēja otro vietu. Viņš tagad ir pie lielajiem dēļ laikiem. Jā, un tagad viņš tāpat. Tagad viņš ir nekas? Pa 3. 4. Jā, man liekas, viņš tagad 4. kaut. Nē, šitais ir 2. pusfināls. Tāpēc tagad Baltais ies pa 1. ar Esību. Emils sanāk ar Subaru pa 3. 4. Te neko saprast. Jā, Nu, tīri tev, nē, nu... Jā. Nu, mēs vēl nezinām, kurš tupā. Jā. Es saku 4. Es saku, ka 3. Nu, tu vajadzētu Kā 3. vajadzētu. Nu, vajadzētu būt 3. 4. Nu, bet vismaz 10. kā tik. Jā, šogad Pagāja labāk nekā pagājuši gadu. Izslēdz 2. tikai tas, ka es braucu vislēdākajā klasē ar 1.6 Hondām. Bet viņi tev bija priekšniekos, nebija? Nu jā, jo viņi pārbrauca laiks, tas bija lēdāks. Saprot, ko bija viena no lēdākajām mašīnām vispār. Tagad ir sanāk 3. 3. 4. Kaut kāds 5 floterē? Jā, falšnieks. Jā, Nē, tas Subārs priekšā paņēma Nu, tāds ir tas sports. Jā. Viena kļūda, un tu esi kļūdījies. Jā. Es varēju vairākas reizes kļūdīties. Nu, vinnējies no Paga, ko? Nē, vēl jā. Tā bija 3. tā ir pa 1. balta. Esīts, ko es balsoju pa S8. Bučī veids nopirkt nesīt. Jā. 20 pakas, un tev ir jaudīgs autā 700 zirgiem. Stokā tu brauc kruīzā ar pasāžu beņķiem, ventilāciju. No tur tikai gāzi. Es kā viņi streitmēkot izklausās. Vai šitā klasa un tad vēl viena sanāk, ne? Jā, būtības. Jo LFK nav braukas, LFK nav braukas. Tomēr saķēra. Saķēra, jā. Nē, bet tu saki no 2. uz 3. viņam dirsa visu laiku aiziet. Viņš bija mokās saķēra, tā kā es no 0. Nē, viņi ir 3. Ir 3. Tad ir bišķi. Ir esīts. Ir? Nebūs te. Nu, uz skilu vienīgais. Jā. Viņš ar sastarstoties notika viss kaut kas. Viņš zina, kas jā. Kas? Es domāju, viņš zina, kas ir Lamberts. Viņiem ir tik kopīgi. Jā.
tā jauta. Nav viņam štukas. Lambertam nav 500. Lambertam nav 500. Labi, 400 viņam ir. Kāds 400? Šiem Stokā nāk 400 ar kaut ko, nu viņš ir kaut kāds... Stokā viņš vien. Viņam kaut kāds 600 ar. Arī ļoti kolorīts sautos kādas vairāk no Kāds tas skats. Kāds tas skats. Nu, to viņas būs. Tāpēc viņu sameta, viņš atlaidās. Viņu sameta. Viņš reāli varēja sānā. Jā, viņš varēja sānā, Viņš jā. nebūtu atlaidis, viņš būtu sānā. Jā. Tas ir. Šitam vienmēr ir interesanti. Bet viņš visi gribēja, lai... Jā. Un Baltais divas klases pacēla. Kāpēc viņš prasa? Es nezinu, varbūt viņam piedāvāja vienkārši, lai būtu 4. Jo viņš iepriekšējo vinnē. Aiziet, jā. Tā normāli, šur. Kā tu dzirdi to tirpi, es saku? Gan jau padod. Jā, drifter. Projā viņš trasē parādīja krāvu kārtīgi ratā un kārtīgi 3. vietu arī nopelnīja klasē. Apsveicam Bračku. Bračku dabūja 3. vietu. Arī ar 2. vietu klasē arī ar aplausiem Andijs Valters. Droši 2. pakāpiens, kārtīgs turbo bembis, kārtīgi. Apsveicam Bračku. Vismaz. Nu, un atlases uzvarētājs tikko uzvarēja arī Auto Livo, bet arī atlasē progresā Edgars Edijs. 2 uzvaras Edgaram šodien. Un lūk, šāds mums A-klasē dragreisā ir nice. Mums tik daudz visiem balviņas. Nu, lūk, A-klasē skaļs aplausus! Klase ar lielāko dalībnieku skaitu, manuprāt, šodien dragreisā. Kaut ko var iedot un... Dragreis A-klase. Dragreisā mums uzvarīja Tīnīti Dagrik Apsveic. Redzi, pilnīgi iekšā ledi spīd. Jā. Stilīga. Lādējams. Jā. Negaidīt, patīkam. Jā. Neviem. Hand cleaners un brake cleaners. Un mēs turpinām ar 2. vietu C klasē, un tas mums ir Mārtiņš Zonenbergs. Apsveicam. Nu? Esam nobraukuši. Līdz pēdējiem nezinājām, kāds būs vietas, jo tur bija baigais sajukums. Kišmiš. Šogad. Paši jūs redzējāt, lielu kā gāja dūl. Šoks. Patīkams pārsteigums. Jā. Viss tehnika ir, visu reiz brauc, visas atrast ir kā jābrauc, vajag tikai riepas. Jā, nu rekuro redzēt ir no tā, kad visu laiku ir vietas rats bez mazai tirnies. Kad pēc Slotaku vēl joprojām spolē vienu ratu. Jā. Tā kā tā, pasākums ir beidzies, gaidām nākošos, skatāmies nākošos video. Ja patika, laiks, piesaboja, neesi piesabojis, ja jūs daudz neesat. Jā. Nu, tiekamies citreiz.
Dai, čau.